Es uzbruku Latvijas mūziķiem ar vārdiem. Saņēmu visai nosodošu kritiku no viena komentētāja, kurā viņš minēja, ka vairoja naidu sabiedrībā, uzbruku mūziķiem tikai, lai dabūtu savas 15 minūtes slavas. Protams, sagaidīju, ka saņemšu kritiku par to, ka kritizēju mūziķus, bet šis jau ir nākamais līmenis. Es sarakstīju dažas domas par šo, tāpēc gribētu nolasīt. Pirmkārt, mūziķi nav ārpus kritikas robežām. Viņus drīkst kritizēt, un šie ir pieauguši cilvēki, kas paši var atbildēt uz viņiem vērsto kritiku. Otrkārt, mans tā saucamais uzbrukums viņiem sastāvēja no nedaudz sarkasma, viņu supernovas dziesmu nosaukumu maiņas, ieteikumu viņiem izglītoties par Izraēlas veiktajām darbībām, kā arī paudu to, ka viņiem jāparāda savu nostāju par šo tēmu. Es neaicināju boikotēt šos mūziķus vai kaut kādā citā veidā vērsties pret viņiem. Es aicināju mūziķus boikotēt Supernovu un Eirovīziju, tāpat kā citas valstis un mūziķi no citām valstīm to ir izvēlējušies darīt. Pretī es solīju kaut kā palīdzēt ar zaudēto publicitāti. Treškārt. Koncertzāles lielais Dzintārs mākslinieckais vadītājs ir pārliecināts, šobrīd nav iespējama nekāda sadarbība ar šiem māksliniekiem. Nostājai būtu jābūt ļoti stingrai, un man liekas, ka, ja kādam vajag stiprinājumu šajā pozīcijā, tad pietiek palasīt ikdienas ziņas. Politikas atdalīšana no mākslas, tas ir kaut kāds pilnīgs oksimorons, manuprāt. Un kā jau es teicu, ja tu aicini šādā veida kultūras darbinieku, es uzskatu, ka tā ir Krievijas agresijas atbalstīšana. Šāda attieksme bija populāra Latvijas sabiedriskajos mēdījos, bet, kad runa ir par Izraēlu, tad klusums. Tā ir divkosība. Izraēla ir traumējusi, sakropļojusi, nogalinājusi vairāk kā 50 000 palestīniešu bērnu. Nevar netīšām tādos apmēros to izdarīt. Salīdzinājumam, Krievija ir traumējusi, sakropļojusi, nogalinājusi ap 3000 ukraiņu bērnu, kas ir 16 reizes mazāk, bet joprojām ļoti, ļoti daudz. Ceturkārt. Viņam ir pofika par tiem mūziķiem. Viņam vienkārši nepatīk, ka kritizē Izraēlu. Un grūti ir ar tādiem pat diskutēt, jo viņi saspamo tik daudz nepatiesu faktu, ka man ir jāvelta vairākas stundas, lai to visu atspēkotu ar uzticamiem avotiem. Pretī nesaņemot nekādus avotus, tikai es redzēju, man teica vai iegūglē. Piemēram, apgalvo, ka mans galvenais avots ir Al Jazeera, ko viņš uzskata par neusticamu. Al Jazeera kā avotu esmu minējis 5 reizes, 4 no tām es esmu devis papildus atsauci no cita avota, bet kopsumā esmu izmantojis 58 atsauces par šo tēmu. Tā kā vienkārši bullshito. Un ja diskusija sākas ar tik viegli pārbaudamiem meliem, tad kāda jēga man ir kaut ko argumentēt, ja viņš var visu pasniegt pretēji realitātei. Viņa komentāri ir pilni ar meliem, un ja jūs esat skatījušies mani video, jūs jau apmēram zinat notiekošo. Pamieris starp Izraēlu un Palestīnu ir tikai uz papīra. Realitātē Izraēla joprojām bombardē, nogalina vairākus bērnus. Dara to pašu tikai mazākos apmēros, kas ir labāk, jā, bet tas ir tāpat kā 5 tavu ģimenes locekļu vietā nogalinās tikai 2. Labāk jau ir, bet kaut kā, varbūt varētu negalināt nevienu. Es, protams, par spīti saviem centieniem ik pa laikam kļūdīšos, tāpēc aicinu kritiku arī pret sevi. Un es pieņemu noteikti ir apnicis klausīties par šo tēmu, bet ko man darīt? Klusēt un baudīt savu mierīgo dzīvi par spīti tam, kas notiek apkārt ar citu dzīvēm? Viss labi, kamēr man ir labi, jo vairāk cilvēki izdarīs spiedienu, jo ātrāk tas viss beigsies. Man ir apnicis par to runāt, bet es negribu atskatīties uz šo laiku un nožēlot, ka es neko neteicu un neko nedarīju. Un to pašu es iesaku arī jums. Neklusējam un cīnamies pretī.